Nu pat tas mēnesis jau ir cauri, kad vajadzēja izlemt, kuras uzņēmuma mašīnas netiks lietotas braukšanai uz mājām. Un kuras tad nu vajadzēja deklarēt CZD e-pakalpojumos. Taču izskatās, ka uzņēmēji vēl tā īsti nav izlēmuši, kā labāk darīt. Un ne visi ir kādu auto deklarējuši. It kā jau nekas traks nenotiek. Vienkārši par nedeklarētajām automašīnām jāsmaksā mājā braucamais nodoklis un miers. Bet ja nu kādam tomēr prātā vēl apsvēr domu, kā būtu lētāk, samaksāt nodokli un vizināties, kur pagadās, vai tomēr uzstādīt GPS sistēmu un pierādīt, ka neesi ar auto mājā braucis, tiem noderēs mūsu šīs dienas stāsts. Es uzskatu, ka šis GPS ir ļoti pozitīvs. Viņš disciplinē. Tieši tāpat kā automašīnas, kas ir trafikētētas. Sekošanas iekārtas ir jāuzstāda tām mašīnām, kas reāli brauc pie klienta. Un, protams, ja uzņēmumā ir 2 mašīnas, tad pats priekšnieks daudz ko var redzēt, katru dienu var nokontrolēt. Ja uzņēmumā ir 10, 20 mašīnas, visām līdz neizskaidrīs, bet ir tāpēc iekārta, kas izdara to tavā vietā un pēc tam ir atskaidri, un tu redzi katru dienu. Tas uzlabojās ne tikai šīs te mašīnas, bet arī beidzot redz, vai tiešām pie tā klienta vispār tas cilvēks ir bijis, vai viņš ir sauļojies pludmalē un vispār nemaz pie savu klientu nav aizbraucis. Nu kā tad sastāv šī sistēma, kas ļauj saprast, kur auto blandījies apkārt pa pasauli? Nekas sarežģīts nevarētu būt. Viens daikts, kas saprot, kur viņš atrodas, otrs, kurš spēj to noraidīt datoram, un dators ar programmu, kas var pārstrādāt saņemtos datus. Sekošanas iekārtas mēs būtu dažādi veidi. Tipiski katra no viņām ir nelielāka par standarta cigarešu paciņu. Ir iekārtas, kas ir lētākas, viņas arī fiziski izskatās mazākas, līdz ar to viņiem ir mazāk funkcionalitāte. Tīri tehniski runājot, viņiem ir mazāk digitālo ieeju izēju skaits ārēju iekāršu kontrolē. Ir iekārtas, kur ir iespējams pieslēgties pie borta datora datiem, veikt dažādus citus nolasījumus. Viņas arī gan izmēros ir lielāks, jo ieeju skaits ir lielāks, funkcionalitāte ir plašāka, bet orientējoši viņa ir lielāka par plaukstu. Cik tad izmaksā šādi pierādījumi, ka neesi ar savu dienestu auto braucis uz kapu svētkiem? Izrādās, ir varianti. Var pa vienkāršo un var arī bišķi dārgāk. Te nu varētu katram likt kārtīgi apdomāties, ko no šīs sistēmas uzstādīšanas vēlaties. Tikai atkratīties no nodokļiem, vai arī analizējot datus, gūtu vēl kādas ietaupījumus uzņēmumam. Amsterbankā bankas mašīnām, kur ir šis GPS, uzņēmuma īpašnieks saka, vai es varētu viņai piekļūt, lai paskatītos, kur ir brauc, mēs dodam viņam šo piekļuvi. Mēs viņam tā piekļuvi ir ierobežota, viņš redz, kur tā mašīna brauc, cik viņa tērē, kā viņa pārvietojās. Tur dažas funkcijas, ko mēs atstājam savā lietošanā tikai un vienīgi. Tā kā uzskatu, ka patiesībā ļoti pozitīvi. Cenas ir dažādas, arī iekārtas un to funkcionalitātes iespējas ir dažādas. Un tādas vienkāršākās versijas orientējuši automašīnu aprīkošanai var skaitīt, ka viens automašīnas aprīkošana izmaksās sākot no 100 līdz 170 latiem vidēji. Ja mēs rēķinām vidēji, tad jārēķinās, ka šī iekārta izmaksā aptuveni 15 lati mēnesī. Ir lētāk, ir dārgāk piedāvājumi, bet ja mēs skaitām visu, pilnu pakalpojumu spektru, tad ir aptuveni 15 lati mēnesī. Mūsu pašu automašīnām arī ir aprīkots, mums jau ir 3 gadi šīs iekārtas, un mēs redzam arī reāls iegūmus no šī te. Lūk, bez maksāšanas neiztiks. Vai nu nodoklis, vai maksa par GPS uzstādīšanu un datu pārraides un apstrādes abonēšanu. Tagad atliek uzņēmumu grāmatvedim veikt dažas matemātikas darbības un izrēķināt, kā ir lētāk. Ja mēs skatāmies tikai priekš nodokļu administrēšanas un ja mašīna līdz 2 litriem, ekonomiskais pamatojums nav nekāds uzstādīt GPS iekārtas. Ja mēs skatāmies papildus iegūmus, kā darbinieku kontroli, degvielas kontroli un tā tālāk, tad tas iegūms ir, bet ne tikai uz nodokļu rēķinu, bet reāli uz izmaksu samazinājumu rēķinu. Skaidrs, jo mazāks uzņēmums, jo drīzāk samaksās mājās braucamo nodokli un liksies mierā. Bet lieliem uzņēmumiem jādomā, kādu vēl labumu gūt, ja jau sistēma uzstādīt un naudu iztērēt. Vēl gan jāpiezīmē, ka visa šitā padarīšana zināmā mērā ir balstīta uz cerībām, ka amerikāņi neizdomās kaut kādā pasaules nostūrī pakarot. Jā, jo tieši amerikāņu satelīti, kas militārām vajadzībām lidinās kosmosā, tikai tāpat vien ļauj mums lietot GPS iekārtas. Neviens solīs vai garantēs, ka GPS strādās. Tā ir tikai amerikāņu militāristu labsirdība vai vienaldzība, kas padara globālās pozicionēšanas sistēmu pieejama civilajiem. Ja redzat, ka jūsu TomToms vai Magellāns strādā, zināt, ka pasaulē pagaidām visi ir daudz maz mierīgi.
Un jūs varat strādāt un godīgi atskaitīties valstī, kur esat vizinējies darba laikā. Nu, ko šonadēļ tas arī viss. Tiekamies nākamajā nedēļā, bet līdz tam esiet prātīgi, neiebrauciet kādā bedrē. Pavasaris tomēr, būsim uzmanīgi. Uz redzi!